Tie cilvēki, kuriem ir izdevies nopelnīt daudz naudas un ir daudz augstākā līmenī nekā parastais nedomājošais darbinieks, kurš vienkārši izpild pilnīgi visu, ko viņam kāds liek. Bagātajiem ir pieredze, zināšanas, un viņi kaut kādā veidā ir spējuši tikt vaļā no savām psihotraumām un zemapziņas programmām. Taču reizēm tā saucās pusmūža krīze, kad cilvēks ir spējis daudz ko sasniegt savā dzīvē, nomainīt darbības jomu un ļoti daudz pievērsties savai ģimenei. Viņš pievēršas vairošanās procesam, lai glābtu pasauli, taču daudzi no šī visa tāpat negūst piepildījumu baudu savā dzīvē. Tas ir tāpēc, ka daudziem cilvēkiem ir savas atklātās tēmas, par kurām viņi izvairās runāt un negrib runāt, bet tās tik un tā ir smagas viņiem. Viņi turpina mocīties savā dzīvē, un šīs atklātās tēmas tos cilvēkus turpina mocīt, un arī viņi nesaņemās no tām tik vaļā.